Šīs brauciens uz Ukrainu bija viens no kontrastainākajiem manā dzīvē. Mēs redzējām kara radītos postījumus, izpostītas mājas, bedram klātus ceļus, tukšas ielas, bet vienlaikus satikam brīnišķīgus pašaizliedzīgus cilvēkus, kas turpina dzīvot, strādāt, smaidīt un cīnīties par savām mājām, par savām ģimenēm un par savas valsts brīvību. Tikšanās ar bērniem no Černihivas apgabala mūzikas skolā man bija ļoti īpaša. Šie bērni un jaunieši jau iepriekš bija viesojušies Rīgā mūsu organizētajā meistarklašu nometnē un redzēt viņus atkal kara plosītās Ukrainas sirdī bija vienlaikus priecīgs un dziļi aizkustinošs brīdis. Bija sirsnīgi dzirdēt, cik lielu iespaidu uz viņu ikdienu atstājuši Latvijā gūtie iespaidi. Daudzi man teica, ka tie viņus piepildījuši ar spēku un ticību, divām lietām, kas šobrīd ir ārkārtīgi svarīgas. Jo karš šiem bērniem ir atņemis daudz drošību, bezrūpību, bieži arī bērnības prieku. Viņu dzīve rīt starp skaņu pasauli un ikdienas šausmām, kuras nevienam bērnam nevajadzētu piedzīvot. Kad kāpu uz skatuves Ukrainas Nacionālajā filharmonijā Kijevā, sirdī sajūtu smagumu un vienlaikus dziļu saviļņojumu. Šī nebija vienkārši vēl viena uzstāšanās, tās bija brīdis, kad visa mana sirds, visas manas domas un visa mana mūzika bija veltīta viņam. Es zinu, šovakar katra skaņa, katrs akords, katra frāze nes sevi svarīgu vēstījumu. Jūs neesat vieni. So I'm here, I see you, I saw people when we were driving with cars for Ukraine army. We were driving through Ukraine and we met people who are so brave with their endurance and with their passion to fight for Ukraine, with their passion to fight for freedom. We were really very excited and very happy to see these people. And music is my way of communication. So music probably cannot change the world, but it can make it a better place, it can heal people, it can heal our souls, it can give inspiration and feeling of beauty. And I think it's very important. And I hope that this concert will be like a gratitude to your people, to the people of Ukraine, who are a great example for all of us. Mūzika vienmēr ir bijusi mana valoda. Es zinu, ka tā nevar apturēt kārus vai izmainīt pasauli, bet tā var dziedināt sāpes, dot spēku, iedvesmot, cerību. Spēlējot šajā kara skartajā pilsētā, es katru skaņdarbu izjūtu citādi. Katra nianse bija jauna nozīme. Katrs motīvs kļuva par tiltu starp mani un zāli. Es vēlējos, lai šī mūzika kļūst kā silts drauga apskaviens, kurā viņi var patvērties kaut uz mirkli, lai smeltos izturību un ticību, kas tumsā vienmēr ir gaisma. Pēdējo nakti Kijevā mēs pavadījām viesnīcas pagrabā esošajā trienažeru zālē, jo Krievija raidīja 14 balistiskas raķetes un 100 dronu uz Kijevu. Tajā naktī īpaši cieta civilie rajoni, un tajos brīžos es vēl skaidrāk sajūtu, cik pateicīgi mēs varam būt par mierīgajām Latvijas debesīm un klusajām naktīm. Es pats sēdēju pie viena no auto stūras, ko caur Ziedot LV un Latvenergo bijām sagādājuši Ukrainas armijai. Paldies bruņotāvai, kura organizē šo braucienu. Pavadīju vairāk nekā 20 stundas ceļā. Tas bija nogurdinoši, protams, bet tajā brīdī tas nebija svarīgi, jo kad darbi, vārdi un mūzika saplūst vienā, tas kļūst par kaut ko daudz lielāku. Šis brauciens nebija tikai par koncertu, mēs vedam humānu palīdzību un automašīnas karavīriem, siltas maltītes un dāvanas bērniem. Tas ir lietas, kas nepieciešamas ikdienā, bet tajā pašā laikā tas nes sevi daudz dziļāku nozīmi. Tas ir kā apliecinājums, ka viņi nav aizmirsti, ka mēs stāvam viņiem blakus.